Tā, nu tāds nežēlīgāks moments, bet nu zinātnes vārdā apskatīsim, kā tad veidojas no šī te cirmenīša bišu māte. Jau var saskatīt, jau ķermeņa daļas veidojas, jau veidojas kājas, galva, krūtiņa, vēders atsevišķi. Es nolikšu šeit un taisīsim vienu šo. Šīs kanniņas ir diezgan sīkstas, viņi nav tāds viegli griežams vasks, jo veidojas tas cirmenītis veido tādu kā kokoniņu, un viņš ir ar tādiem kā diedziņiem. Tā, es nedaudz pavilkšu šādi te ārā. Nu, izdevās. Tā, nu te mēs varam salīdzināt pāris attīstības stadijas.